Sveiciens visiem hokeja līdzjutējiem. Vien 2 dienas pagājušas kopš mūsu iepriekšējās epizodes, kas bija tātad ar Tomu Prāmnieku, un mēs jau esam atpakaļ, jo ir gan daudz tēmu sakrājušās, jau par ko runāt. Un interesantu tēmatu ir tiešām daudz, vai ne, Artur? Jā, tieši tā. Sveiki, Sarve, un sveicināti visi mūsu klausītāji. One Timer podkāsta 22. epizodē, vai ne? Jā, Jā, šajā epizodē mēs būsim divatā. Un šī, manuprāt, ir garākā sagatavošanās podkāstam. Jo es tev rakstīju, vai tu esi gatavs pirms 12. vēl. Mēs jau bijām gatavi no apmēram, jā. Un tagad ir pāri vieniem, un mēs tikai tagad sākam. Jā, bija šoreiz pēc jārisina īpašās epizodes ilgāk sagatavošanās, un bija grūtāk saņemties. Brokastis bija jāpēd, un vēl pārējie sīkumi dators jāuzlādē. Bet, esam beidzot sākuši, un te jau gan jau, ka ierakstīsim beidzot epizodu. Zin kā jātur līmenis pēc tādas epizodes, vai ne? Tieši tā, ka centīsimies to mūsu līmeni noturēt, jo, manuprāt, tēmas ir piemērotas, lai varētu to interesi noturēt. Jā, un es domāju, ka sāksim, vai ne? Un sāksim mēs ar Elvu Merzlikinu, jo ir runas, ka viņu varētu aizmainīt jau tuvākajā laikā, un ir konkrēts runas pat par vienu komandu, tā ir Edmontons Oilers. Un kā mēs zinām, tad šai komandai, protams, vajag vārdsargu. Iepriekšējā sezonā viņi iegūta Džeriju, bet kurš spēlēja izsvaigšanas spēlēs, tas nebija Džerijs, tas bija vārdsargs, kurš lielā mērā ir spēlējis vairāk AHL nekā NHL pēdējā laikā pat. Tā kā vārdsargu viņiem vēl joprojām vajag, vai ne? Edmontonai vajag joprojām vārdsargu, un par to Džerija iemainīšanu, kas bija it kā jau likās, ka viss būs kārtībā, beidzot Edmontonai vismaz drusku uzlabosies tā vārdsargu līnija. Bet beigās sanāca, kad viņi paņēma savainot vārdsargu. Džerijs arī tur īsti baigo labo sniegumu nerādīja, un beigās sanāca līdzīgi kā ar Skinneru un bez izmaiņām. Viņiem vajag vārdsargus. Ko? Vai pat sliktāk kā ar Skinneru? Iespējams pat sliktāk, jo beigās jau Edmontonai vārtos spēlēja Ingrams, kas nav, manuprāt, augsta līmeņa vārdsargs, un viņš ir bijušais Arizonas Coyotes vārdsargs. Tā kā, Elvi Merzlikina nonākšana Edmontonā būtu interesanti. Bet, ko tu domā par šo, vai tas ir reāli, un vai vispār Merzlikinam tā ir īstā pilsēta, kur viņš varētu arī iedzīvoties? Ārpus hokeja. Jo es par to esmu domājis, jo dzirdot stāstus, kas ir pa Edmontonu, tad tur, kad McDavids iet uz halli, uz arēnu, tad viņiem tur ir apsardz, jo savādāk tur apkārt bomžu var apzakt. Es tā esmu dzirdējis. Es dzirdēju tādus stāstus. Kaut ko tādu neatdzirdējis, bet par to, ka tā nav tā patīkamākā pilsēta, gan esmu dzirdējis no vairākiem cilvēkiem. Bet, sāksim no Edmontonas Oilers skatu punkta. Vai viņiem vajag Merzlikinu? Mēs paskatāmies, viņa auga 5,4 miljoni. It kā daudz, vai ne? Par daudz viņu priekš par daudz, vai ne? Manuprāt, nedaudz pārmaksāts viņš ir. Skatoties objektīvi uz viņu līmeni, pēdējās sezonās. Labi, varbūt viņš tur viņš tiks aizmainīts un uzreiz atdzīvosies, tā teikt. Bet, objektīvi paskatāmies. Tā statistika viņam pēdējās sezonās, nav tāda, kā gribētos. Bet nav. NHL ir iespējama tātad algas saglabāšana komandai, no kuras viņš tiek aizmainīts. Tātad Columbus var paturēt, tur pusi no viņa algas. Labi, diez vai pusi, bet kaut kādu daļu, vai ne? Kaut vai pieņemam, ka viņi tur paņem mazāk, nedaudz, gandrīz pusi, bet mazāk daļu nekā tātad uzņemas Oilers. 3 miljoni. Solīts vārdsargs par 3 miljoniem. Es ņemu. Ja es esmu Oilers komanda. Jā. Bet no Merzlikina viņiem vajag. Jā. Tātad no Merzlikina skatu punkta. Arī, kāpēc ne, tā ir komanda, ar kur tu vari izcīnīt Stanley Kausu, un kurā tu visticamāk būs pirmais numurs. Un paskatāmies uz tātad Columbus Blue Jackets, un mēs redzējām, kuru vārdsargu viņi izvēlējās. Tad, kad likmes bija visaugstākās, spēles vissvarīgākās, tātad sezonas beigās, kad viņi reāli cīnījās par playoffiem. Tātad no pēdējām 17 spēlēm viņš nospēlēja 3. 3 no 17. Pārējās vārtos bija grīvs, tas tomēr parāda, ka nav tā uzticība Columbus Blue Jackets un 5,4 miljonus savā capspacē viņi turēt negrib. Priekš otrā numura. Nē, tāpēc, ka viņi neuzticas viņam reāli. Un tāpēc maiņas darījums paliek visnotaļ reāls. Jo arī Elvis, protams, grib spēlēt, nevis sēdēt uz soliņa.
Nu, jā, es tev piekrītu, manuprāt, tev ir taisnība, bet kas man liekas, ka ir svarīgi arī no Elvira Zikina puses sākt vēl labāk spēlēt nekā tagad. Un viņš iejutīsies un jutīsies labi Edmontonā, manuprāt, tikai tādā gadījumā, ja viņš labi sargās vārtus. Tur būs tās sadarbība visas komandas starpā. Un tad tur viss būs kārtībā. Jo pašlaik Kolumbusā tie pēdējā gadi nav bijuši labi, lai viņš būtu apmierināts. Kā, Un aizsardzība arī šoka. jā, Tāpēc jā, viņam arī. ir bijis grūtāk parādīt savu līmeni. Bet Edmontona aizsardzība, man liekas, jau baigi labāka par Kolumbus aizsardzību nav. Nu, sakārtotāk ir Manuprāt, noteikti. sakārtotāk ir, jā, bet arī ir problēmas, kuras jāuzlabo. Bet noteikti, manuprāt, Edmontona būtu labāka vieta nekā Kolumbus pašlaik skatoties arī Pilnīgi noteikti. statistikā un visā tā komandas rezultātā. Edmontona vismaz play-offs iet iekšā un cīnās līdz fināliem, bet Kolumbus jau kuro sezonu mēģina knapi ieiet play-offs, un tas nesanāk beigās. Kaut kas pietrūks visu laiku. Un tā ir tā lielākā problēma priekš Merzlikina un priekš visas pārējās komandas. Un tāpēc es domāju, arī spēlētāji ar laiku grib mainīt vienkārši komandu. Jā, nu vēl viena opcija, ko es redzu, kur Meržļikins varētu nonākt, tā ir Winnipega. Jā, viņi aizmaina Konoru Hellebuycku. Vai tas notiks? Nu, nezinu, jā. Bet, ja viņi aizmaina Hellebuycku, nu, Meržļikins ir tāds tīrs solīts kandidāts uz vietu šajā komandā. Nē, nu atkarīgs, protams, ko viņi dabūna pretī. Ja viņi dabūna pretī kādu normālu vārdsargu, nu tad priekšā viņiem ir slikini. Nu, reāli, jā. Bet, nu, pilnīgi noteikti viņi varētu būt vieni no kandidātiem pie nosacījuma, ja viņi paliek bez pirmā numura sava, manuprāt. Bet, nu, tāds īsais rezumē par Meržļikinu. Viņš sezonu nākamo sāk Kolumbusā, vai ne? Kā tev šķiet? Jo es domāju, ka viņš sezonu nesāk Kolumbusā, vai tā ir Edmontona vai kāda cita komanda. Nezinu, bet iespējams, jā, bet nu, es domāju, ka Kolumbusā viņš sezonu nesāks, jo kā otro numuru vārdsargu ar 5,4 miljoniem neturēs. Viņus ticamāk aizmainīs. Nu, tur paturot, protams, daļu algas, jo arī cita komanda negrib vārdsargu ar šādu algu. Nu, manuprāt, dzirdot ar iepriekšējās sezonas, 2 sezonas, kad tiek baumots, ka viņš ies prom no Kolumbusas, tad es domāju un prognozēju, ka viņš nākamo sezonu sāks jaunā komandā. Es gribētu redzēt viņu jaunā komandā, jaunas pārmaiņas. Arī viņam, manuprāt, nāk pa labu jauns klubs. Bet tad, kad tu teici pa Winnipegu un to, kad Konors Hellebuycks ies prom no Winnipegas, viņam varētu būt vieta. Manuprāt, kad nevarētu būt tāds maiņas darījums, kad Konors Hellebuycks pret Merzlikinu. Tas, manuprāt, nē, bet kāpēc neiet tur pieliek kaut klāt pievienoto vērtību, tā teikt, ar vairākiem spilgtiem spēlētājiem? Bet, nu, atkal... tad jāņem ir klāt spēlētāji, bet Hellebuycks Kolumbusā? Viņš ir viens no labākajiem vārdsargiem, viņam pret kausu jācīnās, ir nevis tur, tā teikt, par apakšgalu pilnīgāko. Vai tikai knapi play-offs tiktu. Varbūt. Kā domā, Winnipega ņemtu Merzlikinu vienu spēlētāju, tā kā Hellebuyck pret Merzlikinu. Manuprāt, Winnipega prasītu kaut ko vairāk, jo Merzlikins nav Hellebuycka vērtībā. Es tādā ziņā to domāju. Ko viņi varētu paprasīt vēl no Kolumbusas, piemēram, ja Winnipega grib Merzlikinu, ko domā? Es jau teicu, ka šaubos, ka tas varētu notikt, jo Hellebuycks grib nonākt uzvarošā komandā, ar kuru viņš var beidzot dabūt kausu. Un Kolumbusa tāda nav, bet ja tīri teorētiski mēs tā padomājam, ka tas var notikt, tad viņiem pilnīgi noteikti būtu jādod viens no līderiem prom arī. Jo, vajag to vērtību, jo Hellebuycks tomēr ir, viņam tā transfera vērtība šobrīd ir pat ļoti augsta, manuprāt. Viņš tomēr ir viens no labākajiem vārdsargiem. Regulāri vezins kandidāts arī izcīna šīs balvas ik pa laikam, jā. Pagājušā sezona nebija veiksmīga, jo Winnipegai viņa nebija tik veiksmīga, bet tad, kad Winnipega regulārajā sezonā pirms pagājušās sezonas spēlēja ļoti labi, tad viņš jau bija tas, manuprāt, galvenais spēlētājs, kas to komandu arī tajā augstajā vietā noturēja visu regulāro sezonu. Ka viņam vērtība ir ļoti liela un ne tikai NHL, ne tikai Winnipegā. Viņš jau olimpiskajās spēlēs, pateicoties viņa tam zelta momentam, ka viņš to tur atsargāja to momentu, tur arī tad ASV uzvarēja zeltu. Viņš ir ar ļoti, ļoti augstu vērtību vārdsargs.
Jā, bet atcerieties, mēs iepriekšējā epizodē spriedām par viņu iespējamo nonākšanu Fordā. Nu, tagad tas, ņemot vērā to, Jā, ka Forda ir iegūs vārdsargu. Pat divus, starp citu, divus vārdsargus. Nu, Jacob tagad tas Markstrom. nenotiks. Jā, un Akira Šmita. Bet, nu, par to nedaudz vēlāk, vai ne? Parunāsim arī par Jā, Vilmaņa jā. iespējām, vai tās ir palielinājušās, pasliktinājušās, jā. Par to vēlāk. Tagad par Teodoru Bļugeru. Tātad šodien, Ok. 7. vakarā, tātad, nu, atkarīgs, nu, iespējams jau, ka tad, kad jūs skatīsieties, tad šis te maiņas darījums, ne, bet brīvo aģentu tirgus jau būs atvērties, ļoti iespējams, ja? Jā. Bet, nu, tātad Bļugers kļūs par brīvo aģentu pēc pāris stundām, no mūsu skatu punkta, ja? Tā kā viens dienā, kā jau pirms tam minēju, bet, nu, viņš, manuprāt, varētu nonākt komandā, kas ir, nu, cīnās par Stanley Kausu reāli. Jo viņš tomēr ir 3. 4. maiņas spēlētājs, kurš var ļoti labi nospēlēt mazākumā. Kādām komandām vajag izcilu mazākumu, tādām, kas grib cīnīties par Stanley Kausu. Jo, kā mēs zinām, nevienādai sastāv ir ļoti svarīgi, lai komanda varētu kaut ko sasniegt augstvērtīgu. Tāpēc es, kā vienu no potenciālajiem kandidātiem, redzu Toronto, jo nu arī paskatāmies, kāda viņam bija sezonas šī te 17,35 spēlēs. Gan drīz puspunktu spēlē. Nu, labi, pirms tam viņš nav bijis tik rezultatīvs, bet nu, šī statistika tomēr parāda, ka viņš ir arī būt tiešām rezultatīvs un arī uzbrukumā daudz ko dot savai komandai. Ne tikai aizsardzības darbībās, kurās viņš, protams, ir lielisks, gan iemetienos, gan tur, kā jūs minējāt, mazākumā. Tāpēc es uzskatu, ka viņš varētu nonākt Toronto. Kā tev šķiet, kurā komandā viņš varētu nonākt un kāda viņam alga varētu būt? Līdz šim viņam bija 1,8 miljoni sezonā. Nu, es viņu arī gribētu redzēt komandā, kas cenšas sev uzlabot aizsardzību, un viņš noteikti ir nu, tā kā viens no spēlētājiem, kas var uzlabot komandu. Un es esmu domājis iepriekš, ka es labprāt redzētu apakai kādā no komandām, kur viņš ir spēlējis. Es viņu gribētu redzēt kaut vai Pitsburgā. Un Pitsburgā, manuprāt, viņš būtu vajadzīgs. Tur ir Šilovs, un Pitsburgā ir visu laiku kaut kādas problēmas. Un es arī viņu redzētu, es domāju, ka Vegasā. Manuprāt, Tur viņu negrib redzēt. Negrib redzēt tur? Galīgi nē. Manuprāt, tur viņš īsti neiedarētos. Un tā arī ir tāda komanda ar tādu, nu, bez identitātes reāli. Nu, viena no nīstākajām komandām ir HL un pelnīti. Gan tāpēc, ka viņi paņēma tur Kārteru Hārtu, gan tur pāris citas lietas, bet, nu, man galvenais faktors, kāpēc viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc es viņu negribu redzēt šajā komandā, ir, nu, tā bezpersonalitāte komandas. Nu, labi, arī tie spēlētāji ir tādi, ka viņam tā loma tur būtu mazāka, kā, piemēram, tur tajā pašā Pitsburgā, jā. Un Toronto, manuprāt, arī ir tāda labāka komanda, jo, nu, tur būtu reālāk cīnīties par kausu, manuprāt, nekā ar Vegas, jo Vegas, nu, cik gadus pēc kārtas viņi varētu tikt finālā. Arī pirms tam viņai ir bijis Stanley Kausā, tad, nu, vēl nesen, starp citu, jā. Tāpēc, nu, es viņu negribētu redzēt Bļugeru šajā komandā. Nu, es viņu gribu redzēt vai no Pitsburgā, vai no Edmontonā. Un es domāju, kādā no šīm komandām, jo mēs runājam tikko par Edmontonu arī, un viņiem ir vajadzīgs, manuprāt, papildinājums. Bet, nu, tad viņiem vajag mazāk koncentrēties uz tiem diviem līderiem. Kad, manuprāt, tā ir ļoti liela problēma, kas Edmontonā ir. Bet, manuprāt, es lieku, ka Edmontona vai Pitsburga. Domāju, ka nenotiks, jā? No Edmontonā es nevaru iedomāties Bļugeru, tāpēc, ka viņiem 4. nu tur 3. 4. maiņā vajag spēlētājs minimālo augu. Arī, ja paceļās auguriest, viņiem tur tomēr labāk gribētos spēlētājs ar tādu mazu valciņu, kas tur var daudz ko izdarīt. Un Bļugers tomēr, es domāju, savus 2,5 miljonus viņš varētu saņemt. Varbūt pat 3, jā. Nu, tas ir maksimums absolūtais gan, bet, nu, par minimālo viņš noteikti nespēlēs. Viņš tomēr ir gan augstu līmeņa spēlētājs priekš 3. 4. maiņas. Kā, nu jā, tas gan, bet runājot par Toronto. Toronto jau bija problēmas ar sastāvu. Kā domāju, viņam uzlabosies tas kolektīvs, jo šī sezona, kas bija nu, tā, manuprāt, tāds slikts variants, ja skatāmies pēc šīs sezonas, kur nonāks. Bet, nu, gan jau, kad viņi mainīs kaut ko komandā, tā vajadzētu. Noteikti. Ko tu par to domā tādā ziņā? Komandu treneri, viņi jau ir mainījuši, vai ne? Nu, un sastāvs mainīsies pilnīgi noteikti, vairāk spēlētāji, kā brīvie aģenti aizies.
tiks paņemti jaunu vietā. Nu, tā komanda katrā ziņā mainīsies. Vēl tagad ir Makeina paņemts. Nu, labi, tuvākajā laikā viņš NHL nespēlēs, manuprāt. Nu, šajā sezonā, es domāju, noteikti nē. Nu, nākamajā, nu, tur jau jāskatās, vai ne? Jo fiziskajā viņš jau bija pielicis, tas bija redzams testos, un komandas arī bija pozitīvi pārsteigts par to savā ziņā. Bet, nu, tur pilnīgi noteikti būs izmaiņas, un es domāju, ka viņš tur iedarētos. Nu, tur 3. 4. maiņā, nu, viņiem būtu vajadzīgs tāds spēlētājs kā Bļūgers, manuprāt. Nu, jā, manuprāt, ja komanda paliks labāk nekā iepriekšējā sezonā, tad Bļūgers noteikti, ka tur iedarētos. Tā kā būs interesanti redzēt, kurā komandā viņš beigās nonāks. Jā, nu, varam ieķēvot tālāk pie cita spēlētāja. Tas ir Rodrigo Abols, kurš arī kļūs par brīvo aģentu pavisam drīz. Viņam ir interesi gan no Zviedrijas, gan no Šveices, un es domāju, ka būs interesi arī no Ziemeļamerikas, kad atvērsies brīvo aģentu tirgus. Un es esmu dzirdējis arī runas par Floridu potenciālu. Un paskatāmies, viņi no vairākiem spēlētājiem tikuši vaļā ir. Tā kā viņiem ir vajadzīgs spēlētājs 4. maiņā, tieši centrs, starp citu. Un Rodrigo Abols paņem par minimālo algu, nu kāpēc ne? Jo, nu, iepriekšējā sezonā, pirms traumas, viņš jau reāli spēlēja NHL stabili diezgan, starp citu, ja? Tāpēc, nu, es domāju, ka viņš varētu būt interesants Floridai. Jo arī algas jautājums, protams, jā? Viņš par minimālu algu ticamāk spēlēt. Es tā domāju. Un arī ar HTV viņš ir spēlējis, kurš tagad ir nonācis Floridā nu pat. Kā tev šķiet, kur viņš nonāks? Paliks Ziemeļamerikā vai dosies uz Eiropu? Nu, man liekas, ka viņš dosies uz Eiropu. Nezinu, kāpēc man sajūta, ka viņš Eiropā spēlēs, bet ja mēs runājam par Floridu, tad nu, tas būtu interesanti redzēt viņu Floridā, jo tā tips spēlētājs ir vajadzīgs, bet tad atkal kādam no latviešiem būtu atkal mazāka loma. Tad Vilmanim un Balinskim. Kāds Vilmanis? Nē, es domāju, ka jā, mierīgi. Un Balinskis vispār, nu, viņi tas nekādi neietekmētu, kas tur 4. maiņas centrā spēlē. Ne, un Vilmani? Balinski nē. Vilmani arī nē, jo nu, viņš ir novējais. Ābols centrs. Nu, kāpēc ne? Iedomājamies 4. maiņu. Vilmanis, Ābols, Hatavis. Kāpēc ne? Nu, labi, Vilmanis pat augstāk varētu spēlēt noteikti, jā. Jo nu, viņš jau parādīja, ka viņš ir gatavs NHL visus sist, visus daudzīt. Arī pasaules čempionātā vilciens brauca pār citiem spēlētājiem. Nu, viņš ir gatavs NHL, tas ir skaidrs. Un viņam tā loma varētu būt arī lielāka par 4. maiņu pat. Nu, labi, par to vēlāk, jā, bet Ābols, domāju, iedarētos gan Floridā, gan arī kāda cita komanda par viņu varētu interesēties, kurai vajadzīgs tieši 4. maiņas spēlētājs. Kurš arī ir diezgan stabils, ar savu pieredzīti. Vēl gan nav tur, teiksim tā, pensijas vecumā hokeja, bet viņā ir vēl pāris gadi NHL iekšā, manuprāt. Nu kādi 2-3 minimums absolūtais. Tas būtu ļoti labi, ja viņš būtu Floridā. Tas noteikti palīdzētu pēc tā spēlētāja stila, kas ir. Bet es domāju, ka viņš būs atpakaļ Eiropā. Mana prognoze, ka vai atpakaļ Zviedrijā, vai arī es viņu gribētu redzēt Šveices Nacionāla līgā. Es nezinu, kaut vai Cīrihē kopā ar Balceru vienā komandā spēlēt. Man kaut kā maz ticās, ka viņš paliks NHL pēc tās traumas. Un varētu būt tā, ka daudzas komandas varbūt baidās par to potītu savainojumu. Tā vismaz es esmu novērojis, ka komandas tos spēlētājs kaut kā vairāk neņem tik daudz pie spēlēšanas, neuzticās, ja tāda nopietna trauma. Nu, ar laiku varbūt viņš atgriezīsies, bet nākamā sezona, manuprāt, būs Eiropā. Nē, nu, vai viņš varēs atgriezties pēc tam, ja viņš spēlēs tagad Eiropā? Nu, es šaubos, viņiem jau būs pār 30 reāli skatoties. Un arī komandām būs vajadzīgs tāds spēlētājs, nu, diez vai kā tagad ir pēdējais laiks, kad viņš var paspēlēt tos pāris gadus NHL, un tad droši doties uz Eiropu. Bet kopumā, manuprāt, NHL nedaudz pārvērtēta līga. Nepārprotiet, tā ir labākā līga pasaulē, neapšaubām, jā, ar atrāvienu, bet, nu, tieši tas, ka NHL 4. maiņas spēlētāji tiek vērtēti, nu, klasi augstāk par tur Eiropā spēlējošajiem, kas tur top komandās spēlē, nu, tur Šveicē, Zviedrijā, nu, tas, manuprāt, ir nepareizi, jo, manuprāt, ir viena līmeņa spēlētāji, plus mīnus, jā, lielā mērā. Tie, kas spēlē tur Šveicē, Zviedrijā, top lomas, tie varētu arī NHL spēlēt, jā, 4. maiņā, 3. Tas pats Zadina. Nu, viņš varēja mierīgi spēlēt NHL, bet viņš pats izvēlējās doties uz Eiropu, doties uz Šveici, viņš dabas vai pievienojās. Tātad, jā.
Viņš vienkārši gribēja Jā. lielākas minūtes, lielāku lomu. Viņš mierīgi tur varēja NHL spēlēt tur 4. maiņā, bet viņš izvēlējās Eiropu. Tā kā NHL, manuprāt, ir, kā jūs minēju, tādā ziņā nedaudz pārvērtēts. Tas NHL pieraksts tieši. Kā tev šķiet? Jā, es tieši tāpat domāju, ka NHL spēlē tie visi pašlabākie spēlētāji pasaulē, un tur tās visas maiņas, pat 3., 4. maiņa ir ar meistarīgiem augsta līmeņa spēlētājiem, un Eiropā ir noteikti pilnībā savādāk. Tur tie 3., 4. maiņas spēlētāji pilnībā savādāk tiek vērtēti. Bet vēl paturpinot pa Floridu un vai pa to ābolu, ka viņš tur varētu nonākt, tad pa Floridas plāniem nākotnē es domāju, ka viņi to centra spēlētāju tajā maiņā, kas viņam vajadzīgs, ja 4. maiņā viņi atradīs kādu citu spēlētāju. Jo es domāju, ka viņi koncentrēsies uz Matthews Kačaku, uz Brady Kačaku, Maršandu, Samu Benetu. Uz žurkām. Uz žurkām, jā. Un tagad arī Jacobs Markstroms, tā kā viņi dabūjuši tos, manuprāt, tos galvenos spēlētājus, ar ko viņi var iet pēc titula un paņems kādu citu. Es neticu, ka Rodrigo Ābols varētu nonākt, bet ja viņš tur nonāks, es būšu priecīgs, kā Floridas Panthers fans. Tas būtu ļoti labi un forši. Labi, ja jau tā esam ilgstoši pieskāršies Floridas Panthers, tad arī turpinām par šo komandu. Vakar bija maiņas darījums, viņi ieguva vārdsargu beidzot Jacobu Markstremu. Apmaiņā pret tātad Evanu Rodrigosu, Jasperu Bokvistu un Benu Stevesu. Un vēl Florida ieguva gan Angus Krūkšangu, bet viņš arī tur AHL, NHL, tur svārstās. Bet, Atceries, ko kā mēs tev pagājušajā šķiet? epizodē runājām? Un par Helbaku, jā, ka viņš tur varētu nonākt, un ka Floridai vajag vārdsargu. Tagad viņiem ir pat 2, kā jau es minēju šajā epizodē iepriekš. Šmits un tātad Markstrēms. Bet kā tev šķiet, vai viņš ir pietiekami labs šādu līmeņu komandai, un vai šis maiņas darījums, vai Florida nepārmaksāja par viņu, respektīvi? Un viņiem paskatāmies 36 gadi, un tā statistika iepriekšējā sezonā, pat zem 89%, ne tikai zem 90%. Manuprāt, viņš iedarās Floridas Panthers komandā arī uz nākamo sezonu skatoties, kā Florida komplektē to sastāvu nākamajai sezonai. Pagājušajā sezonā, manuprāt, Markstromam bija problēma tāda, ka tā New Jersey Devils komanda nebija visai laba, manuprāt. Man kaut kāds sastāvs nekad New Jersey nav paticis. Un es domāju, ka viņš iedarēsies ar tādu stilu, kā spēlē Markstroms. Viņš ir arī tāds butterfly vārdsargs, kas lēkā. Un, manuprāt, viņš iedarās Floridā, jo Bobrovskis jau bija tāds pats, kas tagad ies prom no Floridas. Bobrovskis, viņš arī lēkā visu laiku. Un es domāju, ka viņš palīdzēs Floridai, un tas ir labs papildinājums. Pagājušajā epizodē mēs runājām ar Tomu vēl par to, ka ja Florida ņems kādu labu vārdsargu, tad viņi atvadīsies no kāda laba spēlētāja. Un Evans Rodrīgas, manuprāt, bija ļoti, ļoti labs spēlētājs, kas iedarījās Floridā, un tagad viņš nebūs tur. Viņš tagad iemainīs tika uz New Jersey aizsūtīts. Es domāju, ka būs viss kārtībā, un Florida iet pēc titula nākamajā sezonā, ja izdosies visiem spēlētājiem saspēlēties, un, manuprāt, tā tas arī notiks. Ko tu domā? Pilnīgi noteikti. Mēs paskatījāmies uz tiem aizdarījumiem, viņi iet uz rezultātu. Un diezgan tūlītēji, jo paskatījāmies, viņi ieguvuši arī to pašu Gudašu, top aizsargus un ar savu pieredzīti. Atpakaļ Floridā. Arī viens no īstākiem spēlētājiem, jā. Es jau teicu, ka viņi tur žurkas vāc, tur Benets, kā Čakjā bija, vēl Gudašs, un vēl Hatavē viņi ieguva, jā. Ja tur viņi baigo žurku midzeni vāc. Ko? Ja kāds nesaprot, ko nozīmē žurkas, tad tas ir Floridas ziņā. Tas tam notika. Tā. Kaut kas tev nav? Jā, viss kārtībā tagad. Nē, man zvanīja telefons. Žurkas sauc par Floridas spēlētājiem, ja tur ir žurku stāsts, tas ir pozitīvā ziņā domāts. Spēlētāji, pret kuriem nepatīkami spēlēt, kas tur kaitina visu kaut ko. Un tā, jā? Jā. Es esmu redzējis ar TikTok video, kur tur amerikāņi, kanādieši tagad runā stāst visādas joks izspēlē, kad tagad visi
Floridas spēlētāji uztaisīs tādu kautiņu, kad visu spēli kausies, visi pilnībā iesaistīties spēlētāji. Tur jaudīgs sastāvs ir, jā, bet nebūs jau tik traki. Es domāju, ka viņi veidos rezultātu un mēs. Daudzītāji tur ir. Pietiekami daudz. Daudzītāji tur ir. Un Vilmans jau arī daudz. Ja kas tad? Vilmans jau arī daudz. Jā, tur baigi. Barkovs atpakaļ no traumas un uzvarējis tagad čempionātā ar Somiju. Tur būs viss kārtībā, un viņi ir atpūtušies, manuprāt, ir vienu sezonu tagad. Viņam bija atpūta, bija laiks atpūsties vairāk. Var atkal iet pēc titula? Atkal iet pēc tituliem. Bet ja par Markstrēmu, tad viņam 6 miljonu alga, 36 gadu, viņš gadu jaunāks par Bobrovski. Viņam līgums līdz 27. 28. gada sezonai. Neslikts vārdsargs uz šiem te diviem, varbūt vēl viņš pagarinās, ja, tur maksimums 4 gadiem, absolūtais maksimums, cik viņš var vēl nospēlēt Floridā, manuprāt. Tas ir tāds absolūtais, ja, bet, es domāju, ka pēc 2 gadiem arī viņš varētu jau doties prom, varbūt pat beigt karjeru, kas to vai zina, ja, viņam 36 gadi. Bet, kāds Bobrovskis ir sapņotājs, viņš šos 37 prasīja tur 6 gadu līgumu un kosmisku algu vēl ar savu statistiku. Bet viņš ir baigi pazaudējis par šo lēmumu, jo paskatāmies, kāds sastāvs Floridai. Viņš tur reāli pa titulu varētu cīnīties. Aizvēlējās, priekš kam, jā, man naudu vajag. Krievs. Parastais. Labi. Un, manuprāt, viņš ar šitiem 2 gadiem kopā Floridu uzvarot titulu. Iepriekšējās 2 sezonas viņš pārāk augsts sev uzlikt to latiņu. Un beigās jau sanāca tā, ka viņš kaut kur pazaudēja to savu spēles, to labumu, manuprāt. Un viņš jau bija ar vienu no tām galvenajām problēmām, kāpēc Floridai drusku tur tas sniegums arī pasliktinājās. Statistika viņam bija briesmīga. Viņš tādu autas ir tādu statistiku. Es saku baigais sapņotājs, tiešām. Jā, es jau sāku gribēt, lai viņš iet prom beidzot no Floridas. Kaut ko, manuprāt, vajag pamainīt tajā sastāvā, un tas ir notika. Arī runājot par Markstromu un Ratko Gudasu, kas tagad ir atnācis Floridu, viņi atgriežās Floridā. Jo Markstroms tika draftēts Floridā, vai ne? Viņš arī vairāk sezonas nospēlēja līdz, ja nebaldos 2014. gadam, ja es kļūdos. No 10. gada līdz 2014. gadam viņš spēlēja Floridā, un labākā sezona viņam bija 92,3% atvērīt procenti 2011. gada sezonā. Tās bija sen. Man bija. Tas bija sen, un komandas logo bija savādāks. Tev 3, laikam. Ja pareizi izskaitīju, varbūt 2. Katrs sanāk, labi. Bet katrā ziņā. Tajā brīdī man hokejs vispār nepatika, un es nebiju nereiz pasties hokeju. Nē, tam es ticu, ka tev 3 gados hokejs neinteresēja. 2 varbūt pat. Tas gan, jā. Man mašīnas interesē, mašīnītēm braukāt. Jā. Ko es domāju, varam ķerties klāt top brīviem aģentiem, kas ir pieejami. Un pirms tam, kamēr atceros, vēlos noreklamēt mūsu WhatsApp čatu. Tātad mums ir čats beidzot. Tur ir arī tāda grupa, gan arī tāda paziņojuma tāda sadaļa, kur mēs liksim aptaujas dažādas arī. Tuvākajā laikā arī pēc 100 tātad abonentu sasniegšanas YouTube, bet kā pieskojiet, jau to neesat izdarījuši. Šobrīd esam tuvu tam, kad sasniegsim 100 abonentus YouTube. Tad būs īpašs video, un jums būs iespēja izvēlēties, kāds tas būs. Tātad būs 5 tēmas, un jūs varēsiet izvēlēties, par kuru no tām mēs taisīsim īpašo 100 abonentu video. Tā kā pievienojieties mūsu grupai, tātad links aprakstā, varat arī noskanēt QR kodu, kas tagad redzams uz ekrāna. Labi, īsā reklāmas pauze, atgriežamies pie hokeja. Tātad to brīvie aģenti, viens no tiem Rasmus Andersons. 29 gadi, labākais vecums hokejistam, kā mēs zinām. Iepriekšējā sezonā 47 punkti 81 spēlē, tātad viņš sezonas laikā tika aizmainīts no Calgary uz Vegasu. Un abās komandās spēlēja tiešām labi, vai ne? Un viņam bija arī diezgan maz alga salīdzinoši. Attiecībā pret tādu kalibru spēlētāju 4,5 miljoni. Es domāju, ka viņš prasīs vairāk noteikti. Kā tev šķiet? Un kurā komandā viņš varētu nonākt, tavuprāt? Jā, viņš abās divās komandās nospēlēja labu spēli. Un kur viņš varētu nonākt? Tāds tulītās.
Un, starp citu, jāpiemina, ka ceļās augu griezti. Tā kā spēlēt, tā kā komandas var, viņām ir plašāks iespējas tātad parakstīt vairāk brīvos agentus. Kurā komandā tu prognozē viņu? Par komandām, nu, tur grūti diezgan prognozēt, kur tieši viņš varētu nonākt, bet, nu, ja jāmin, tad tā varētu būt tikpat labi Kolumbus. Jo, nu, mēs paskatāmies, nu, ir runas par Reinska aizmainīšanu, par to mēs raidījumu turpinājumu arī parunāsim. Nu, tā ir viena no tā komandām, kur viņš varētu nonākt tīri teorētiski, ja? Vai, jo vajadzēs aizvietot Vareģiski. Tas nebūs viegls uzdevums, ja? Jo, nu, viņš ir viens no labākajiem aizsargiem visā līgā. Bet, nu, tur vairākas komandas. Viņš gan, manuprāt, drīzāk varētu spēlēt kādā komandā, kas ir cīņā par titulu. Nu, vismaz reālā kandidātu uz playoffiem regulāri. Tā kā, nezinu, kur tā komanda būs. Nu, tur varianti daudz. Vai tu esi atradis kādu komandu, kur tu viņu redzētu spēlējumu? Godīgi, man arī baigi nav tāda viena komanda, kur es viņu redzētu spēlējumu. Kā viņš spēlē ļoti ilgi Calgary Flames. Tagad viņš ir Vegasā. Viens no variantiem Toronto varētu būt īstenībā, ja tā padomā. Viņiem vajag tomēr top aizsargu. Es esmu dzirdējis runas, ka viņi varētu tikt vaļā no Reilija, un tad viņiem vajadzētu uzbrukošā tipa aizsargu. Kāpēc vajag nebūtu Andersons? Tad jā, ja viņi grib prom ar Reiliju dabūt, tad Andersons būtu labs papildinājums, jā. Un vēl viens interesants brīvais aģents, tas ir Antonijs Mantā. Viņam 31 gads šobrīd. Iepriekšējā sezonā 64 rezultāts punkti 81 spēlē. Nu, vienkārši kosmos. Rāvu labākā sezona karjerā pārliecinoši. Jo iepriekš viņam, it īpaši pēdējā sezonas, viņam nebija veiksmīgs. Tur traumas, viss kaut kas, jā. Bet, nu, šī sezona kosmos. Ar 2,5 miljonu algu. Nu, Pitsburgh apzaga viņu. Ja viņš spēlēja Vašingtonā, tad viņš spēlēja tagad Pitsburgā, vai ne? Tieši tā. Jā. Domāju, viņš Floridā neiederētos. Tu jau visus Florida sūti. Šmitu, Helebaku, pirms tam, tagad vēl vairākus. Bet, nu, iespējams, jā. Jo ceļās tā tad augu griestus jau minēju, un diezgan daudz pat, par 8 miljoniem, ja nemaldos, aptuveni. Kāpēc? Es domāju, viņš varētu prasīt savus 6 miljonus noteikti. 6,5 varbūt pat ar šādu sezonu. Tāpēc, nu, redzēsim, kur viņš nonāks, jo tā, manuprāt, varētu būt komanda, nu, kas arī ir tur cīņā par playoffiem. Es domāju, ka viņš negribēs tur iet kaut kādu Weizgala komandu, tīri tāpēc, vai spēlēt rodošo lomu. Viņš drīzāk, nu, varētu gribēt spēlēt tādā, nu, negluži top komandā, bet, nu, komandā, kas vismaz, nu, izsvaigšanas spēlēs viņam vajadzētu iekļūt. Nu, tāda komanda ir, es redzu. Jā, iespējams. Bet, nu, kas to zina, kur viņš nonāks. Bet, nu, jebkurā gadījumā viņš ir ļoti augstas klases spēlētājs. Kas tev sakāms par viņu un kur tu viņu gribētu redzēt, varbūt, neskaitot Floridu? Vai kādu komandu? Neskaitot Floridu, jo Manta ir tiešām pieredzes spēlētājs, un es viņu spilgti atceros, ka viņš spēlēja Washingtonas Capitals komandā. Viņš tur ļoti labi iederējās, un Pitsburgā viņš arī bija aizvadījis ļoti labu sezonu, kā tu minēji. Es viņu redzētu kādā Bostonā, piemēram, es domāju, es viņu tur varētu redzēt, jo tur arī viņiem vajag pārmaiņas, manuprāt, tiek komandai sastāvā. Noteikti. Kaut ko vajag pamainīt? Jā. Es saku, ka Bostonu, es domāju. Tā viena komanda. Jā, bet, ja runājam par Mantu, nu, tad es atceros, ka viņš spēlēja arī pirmajā pasaules čempionātā, kur mēs sekoja līdz tas bija 2019. gadā. Un es atceros, ka, nu, tur pēc tam arī man sākās tā interese par hokeju, spēlēja NHL video spēles, regulāri centos viņu dabūt savā komandā, franchise modā. Jeb, nu, tur, kur tu taisi savu komandu, tur, jā, vāc spēlētājus, mēģini kaut ko uzlabot. Nevis taisi savu komandu, bet respektīvi tu vari izmainīt komandas sastāvu un tur veikt maiņas darījums, visu kaut ko, jā. Es atceros, ka man tā bija viens no maniem favorītiem, jo bija redzējis viņu savā pirmajā pasaules čempionātā, nu tad, protams, bija iespiedies atmiņā, un viņš arī šobrīd pilnīgi noteikti ir tiešām labs spēlētājs, un vai arī kura komanda viņu iegūtu, viņiem būs paveicies, jo, nu, ja viņš varēs noturēt savu līmeni,
Ļoti labi. Jā, un tu sāki fanot par hokeju 2 gadus ātrāk nekā es, tikko sapratu. Jā? Tātad mazāk kā es sāku fanot 2020. gadā. Nu, tā vispār pa īstam sāku 21. gadā, nu, kad sāku tā aktīvi pārdzīvot par Dināmo zaudējumu un tā. Pirmais čempionāts bija 21. gadā, es atceros. Jā, man, protams, bija tas 2019. gada pasaules čempionāts, sanāca jaunā sezona. Rīgas Dināmo, protams, sekoja līdzi, jā. Jā. Tie bija labi laiki. Jā, viss bija vienkāršāk. Labi, esam apskatījuši tādus 2 spilgtākos brīvos aģentus. Protams, ir tur vēl vairāki un runāt var par viņiem daudz un dikti, jā. Bet šodien tomēr ir tādi 2 izteikti, manuprāt, spilgtākie spēlētāji, kurus var iegūt. Nē, protams, ir vēl vairāk pats Patriks Keins, Claude Giroux. Bet šie ir 2, kas ir labākajos gados. Ante varbūt nedaudz pāri jau, bet faktiski viņam vēl ir pilnīgi noteikti pāris labi gadi iekšā. Jo paskatāmies, kāda viņam sezona bija gal galā. Bet labi, ķeramies klāt tādiem pāris iespējamiem izdarījumiem, kas tuvākajā laikā jau varētu notikt. Pirmais no tiem ir Jasona Robertsona iespējamais trades. Tātad viņš ir pēc dažām stundām, precīzāk sakot, kļuvis par brīvo aģentu. Viņš grib diezgan lielu algu. Un Dallasa viņam maksāt negrib. Viņam tātad 26 gadi. Tas ir tiešām labākais vecums. Viņš jau ir gana jauns turklāt. Viņš jau 10 gadus mierīgi var spēlēt top līmenī, jā. Viņš, manuprāt, ir viens no labākajiem spēlētājiem, kas nav tur superzvaigznes, jā. Es pie McDavida, Matthewsa, Kačaka, Matthew, protams, Eika un no pāris spēlētājiem. Pie tiem viņi nepieskaita, bet tieši zem viņiem viņš, manuprāt, ir. Un tātad viņam līdz šim bija alga 7,75 miljoni. Tagad viņš prasa vismaz 14. Bija jau piedāvājums no Sietlas, tātad Saignan trade darījums, tā teikt, kad komanda paraksta līgumu ar spēlētāju un uzreiz aizmaina viņu. Vienkārši vai būtu līgums viņam jau. Tātad viņš noraidīja piedāvājumu no Sietlas par 8 gadiem par 15 miljoniem sezonā. Viņš grib citu komandu, viņš acīm redzot vēlas cīnīties par titulu, jo Sietla tomēr nav tāda komanda, ar kuru tu var kaut ko izcīnīt reāli. Reāli skatoties objektīvi. Man vismaz pagaidām nav, protams, tie jaunie talanti viņiem ir gan daudz spilgti, bet pagaidām viņi vēl nav nobrieduši, un Robertsons acīm redzot nav gatavs gaidīt, kad tas notiks. Un nevar zināt, vai vispār notiks, protams. Hokejs ir neparedzams, tāpat kā dzīve. Bet tātad komanda viņam grib piedāvāt tur 12 miljonus, maksimums 12,5. Tas absolūtais maksimums ir, jā? Bet Robertsons tātad grib 14. Tātad šeit jau ir, tā robeža nav tik milzīga, tāpēc pastāv iespēja, ka viņš var palikt. Bet, visdrīzāk tomēr viņu aizmainīs. Un kā tev šķiet, kur varētu būt tā komanda, kur viņš nonāk? Jo es redzu pāris opcijas, Pitsburga, kāpēc ne? Un New York Rangers gal galā. Jo mēs iepriekšējā epizodē par viņiem runājām, jo Špins tur, protams, ir nonācis. Es tur viņu redzētu pilnīgi noteikti. Viņu tur nonākam. Man ir 2 komandas, kas man ienāk galvā, kur es gribētu viņu redzēt. Colorado Avalanche vai Los Angeles Kings komanda. Jo, manuprāt, šajās komandās ir potenciāls ar visiem spēlētājiem uzvarēt titulu. Tikai abām komandām tas ir laika jautājums. Colorado it kā jau bija šajā sezonā, manuprāt, bija jāuzvar, tikai viņiem savienojās spēlētāji. Un Los Angeles jau arī, es nezinu, kas viņam visu laiku ir par lāstu, ka viņi zaudē. Tā ir liela problēma. Vai ne? Jā, tā viņi netiek. Tur bija viens laiks, kad viņi visu ar Edmontonu spēlēja pirmajā kārtā. Un tagad ir pabeidzis Andžeja Kopitārs sezonu un vispār karjeru. Un es domāju, ka Robertsons varētu tur iederēties, tā kā šīs tās 2 komandas, bet tavas nosauktās komandas arī būtu labs variants priekš Robertsona. Nākamo zvaigzni pēc Crosbija. Jā, arī. Un manuprāt, tas ir pilnībā pareizi priekš viņa kā hokejista, kas ir ļoti labs spēlētājs NHL, kad viņš uzliek to savu cenu. Un manuprāt, Robertsons ir
vairāk tiesīgāks likt lielāku cenu pēc pagājušās sezonas rezultātiem nekā to dara Bobrovskis. Noteikti. Tā kā, protams, Bobrovskis ir 2 gadus pēc kārtas ar Floridu uzvarējis. Bet ko tas dod, ja viņš tagad spēlē diezgan viduvēji, prasa Tieši. 6 gadu līgumu, 37 Jā. gadu vecumā, un viņš Tieši vēl tur auga diezgan lielu prasa. Nē. Robertsons labākajos gados, viņš var prasīt savus tos 14 miljonus. Un būs, kas samaksās. Tici man, būs, kas samaksās. Būs. Tāpat Sieta, manuprāt, viņš noraidīja. Spēlētājs, ko komanda labprāt paņemtu sastāvā. Viņš ir tiešām liela meistarība. Kā noteikti, ka viņam ir jābūt komandā, kas iet pēc titula, jo es nezinu, vai būtu Robertsonam ar priekš savas karjeras jēga paprasīt lielu naudu, piemēram, no San Jose. Labi, San Jose paņem viņu ar nākotnes mērķiem, bet, San Jose. Viņi tūlīt būs top komanda. Izaugs tur sev brīnī Smits. Nevis izaugs, bet paaugsies. Viņi jau šobrīd top spēlētāji. Tur vēl bišku un vajag, un būs top komanda reāli. Kā tā, manuprāt, ir viena no labākajām opcijām. Jebkuram spēlētājiem San Jose, ja tu esi gatavs spēlēt, tur vismaz 4-5 gadus, ja mēs paskatāmies, tur spēlētāji, kurš ir tuvu karjeras beigām, nevajag tur, jā. Tur būs kā 2-3 gadi būs vajadzīgi, lai sasniegtu augstāko rezultātu. Robertsons var pagaidīt mierīgi. Un jau šobrīd viņi bija tuvu tam, lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs. Tā, manuprāt, būtu ļoti laba komanda priekš viņa. Nē, tev ir taisnība, ka San Jose nav tas pats sliktākais variants, bet es biju domājis strīdēji tā, ka viņam nav jēga paprasīt sliktai komandai no tās sliktās komandas lielu līgumu un tur spēlēt kā labākiem spēlētājiem, ka komanda netiek play-offos. Manuprāt, tam spēlētājiem ir jābūt komandas līderim vienlaicīgi, ka komanda cīnās par titulu. Un Čikāga, Vankūvera nav tas variants. Čikāga varētu būt pēc pāris gadiem gan. 5 gadi, manuprāt. Bedārds ir. Bedārdam vajag kādu blakus. Robertsons, kāpēc vajag. Ne? Varētu būt, jā. Bet es domāju, ka viņš kādā stiprākā komandā būs. Bet Čikāga, San Jose un varbūt arī Vankūvera kādreiz ar jauniem talantiem un šitiem draftiem, kas notiek katru gadu. Vankūvera ne. Vankūvera ne. Bet San Jose ar Čikāgu tiešām nākotnē būs atkal kandidāti uz titulu. Tur ir laika jautājums un viss notiks. Un tāpat Toronto, manuprāt, ar Makenu var nākotnē varbūt atkal atgriezties pie titula, mēģinājumu uzvarēt titulu. Ja, playoffs, manuprāt, viņiem jābūt ir. Tā maz atkāp par Toronto. Ja nebūs playoff, tad tā ir izgāšanās un treneris uzreiz jāatvaiž. Uzreiz. Pēc sezonas. Jo viņi netiek playoffs. Uzreiz citu treneri jāņem. Ja nespēja tikt playoffs ar tādu sastāvu viņi, ja nespēs nākamajā sezonā, tad uzreiz jāatvaiž treneris. Nav citu variantu vienkārši. Bet es neticu, ka viņi netiks playoffs. Nevar tāda komanda 2 gadus pēc kārtas netikt izslēgšanas spēlēs. Ne tikai ar tādiem spēlētājiem, tad arī ar tādu prestižu. Nevar. Starp citu, ko teici? Man bija jautājums, vai Ostonas Meķos paliks komandā, un bija vēl vairāk baumas, ka bija vārdsargs jauns. Kā domā, Toronto ar jauno vārdsargu ir uzlabojušies? Es aizmirsu, vai mēs par to runājām. Man liekas, kaut kad bija. Vai Meķos? Sāksim pa daļām. Vai Meķos paliks? Nu, es domāju, ka jā. Un es drīzāk redzu realistiskāku. To var... Krampiskā, jā. Es drīzāk redzu realistiskāku to variantu, ka nākamgad Toronto nokļūst McDavids, nekā ka Matthews aiziet. Es to redzu reālāk, kā tādu reālāku iespēju. Un tad Matthews ar McDavidu taisa do, ja? Jā. Tas būtu... Wow. Vienkārši kā Crosbys ar Malkinu savu laiku pirms pāris gadiem. Jā, kur būtu tā komanda, kur tu redzētu Matthewsa, piemēram, viņš aiziet prom? Jo to es vēl neesmu pats izdomājis. Tā domāju, kur viņš varētu ieturēties. Minnesota. Okay, Minnesota, man liekas, labāks variants pa New York. Ne, bet New York jau arī, viņiem, es jau iepriekšējā epizodē teicu, ka viņiem tur pamati jau ir paši, tur vajadzēs daudz ko pamainīt, lai sasniegtu rezultātu. Bet, tas talants ir, kapitāls ir. Pāris maiņas darījumi, un viņi jau ir topā gandrīz vai. Jo
ir tā vērtība. Viņi var aizmainīt spēlētājs vairākus, un viņi ir vērtīgi šobrīd jau. Viņi ir iegūt pretī labāk, nezinu vai labāks, bet noderīgāks spēlētājs. Tāds, kas viņiem ir vajadzīgi. Skaidrs, jā. Tā kā mēs par Robertsonu runājām un nonācām pie Matthewsa un McDavida kopā Toronto. Jā, starp citu vēl par Toronto. Kā tev šķiet? Šis maiņas darījums ar Darinu Redišu. Viņam neiebersās. Viņam 30 gadi, viņam iedeva vairāk kā 8 miljonu līgumu sezonā. Uz 8 gadiem, viņam 30 ir. Iepriekšējā sezonā ļoti labi, bet pirms tam viņam nekas tāds nebija bijis. Tā bija viena sezona. Jo, manuprāt, viņi ieberzās. Un riktīgi. Viņam bija minimāla alga tagad. Kā tev šķiet? Man vispār kopumā NHL liekas nepareizi viena lieta, ko es esmu pamanījis, kad patīk parakstīt lielu līgumu ar spēlētāju. Kāpēc ir jāparaksta ar hokeistu līgums uz 8 gadiem? Ja viņš ir jauns, tad jā. Ja viņš ir jauns, jā, bet to dara, piemēram, ar Nazemu Kadri. Iepriekšējās sezonās parakstīja līgumu ar viņu, kuru komandu parakstīja. Ir labs, jā, bet tu jau nezini, varbūt ir trauma, varbūt citi kaut kādi faktori, kas, manuprāt, es nezinu, lielākais līgums, kas jāparaksta, manuprāt, ir uz 2-3 gadiem. Bet, tik liela nākotne jau, manuprāt, nevar paredzēt. Ja neskaita Makenu vai tos, kur tiešām ir nākotne. Es uzskatu, ka liela līguma nav jāparaksta. Bet, Toronto ja tu gribi noturēt viņu komandā ilgstoši, tad varbūt arī ir jāparaksta. Ja tu viņu gribi komandā ilgstoši. Jā. Kā domā, kāpēc McDavids parakstīja vēl līgumu ar Toronto? Kāpēc? Jo tika domāts, ka viņš jau ies prom, tika plānots. Un viņš jau parakstīja līgumu. Ar Toronto? Nē, ar Edmontonu. Labs jautājums. Tas viņam jājautā Puljovam. Kāpēc viņš parakstīja? Acīm redzēja, ka tur ir varianti. Šobrīd es domāju, ka viņam nākamgad jāvērtē, vai viņš iet prom, vai viņš paliek. Tur ļoti svarīgi būs nākamā sezona. Izšķiroši pat. Un tā arī noteiks to, viņš paliks, vai arī viņš ies prom. Jo, ja viņi nespējas to līmeni pacelt savai komandai un iegūt normālu vārdsargu pirmām kārtām, kas varētu būt Mers Ļikins, protams, par ko mēs pirms tam runājām, tad es domāju, ka viņš ies prom. Starp citu, kļūdījos tomēr. Viņam tātad līgums līdz 28 gadam ir, nevis līdz nākamajam. Bet arī pēc 28. gada sezonas es redzu, ka viņš varētu nonākt Toronto un apvienot spēkus ar Matthewsu. Kanādiešu komanda. Kāda tur ir nosacījuma? Tu vari lūdzu pastāstīt, vai ir iespēja, ka viņi, piemēram, aizmaina līguma laikā ar Edmontonu, vai ir līgumā noteikums, kad līdz 28 gadam jābūt? Kā tu zini precīzāk? Ja viņš pats gribēs, viņš tiks prom, tic tu man. Tas jau labi, manuprāt, tad ir. Neturēs jau, nav jau arī jāturēt spēlētāju, kurš negrib būt tavā komandā, kā tev šķiet. Tas tikai pasliktinās komandu, tur beigās viss sabruk. Toronto gadījums tas varētu būt, kas ir pagājušajā sezonā. Kādā ziņā? Ar kuru spēlētāju? Matthewsa gadījums bija dzirdēts, kad mēs, man liekas, jau podkāstā šeit runājām, kad viņš savainojās un nebija neviens spēlētājs, kas ietu viņu aizstāvēt. Tā komanda kopumā, tā kā kolektīva ziņā. Bet ne jau dēļ tā, ka kāds spēlētājs prom gribētu kaut kā. Kas to vai zina, bet es šaubos, ka Toronto vietas kādam spēlētājiem iet prom. Un kāds spēlētājs tur dikti būtu gribējis, būtu jau ticis prom, es domāju. Jā. Bet šajā konkrētajā gadījumā es domāju, ka Toronto konkrēti ieberzās 8,5 miljoni Darinam Redišam, par daudz, krietni par daudz. Labi, tagad varam atgriezties pie vēl viena spēlētāja, kurš tuvākajā laikā varētu tikt iesaistīts maiņas darījumā. Tas ir Zeks Verenskis, 28 gadu, līgums līdz 28 gadam, tāpat kā McDavidam, starp citu. 9,5 miljonus gadā pelna, viens no NHL labākiem aizsargiem, tāpēc viņš varētu gribēt nonākt komandā, ar kuru viņš var kausu izcīnīt, vai ne? Kā tev šķiet, kur tā komanda varētu būt? Jo naktī bija darījums ar Dallas Stars gatavs. Viss bija gatavs, un tā vismaz vēsta Elvis Friedmans, ja? Viss bija gatavs, Verenskis saka, nē, es gribu palikt austrumos. Tātad tās kandidāts ir, Tampa, Toronto, vēl pāris. Es domāju, Toronto viņš varētu nonākt, un tur arī viņi gribētu redzēt.
Kur tu viņu gribētu redzēt, un kā tev šķiet, kur viņš varētu nonākt? Es viņu gribētu redzēt no austrumu komandām to Tampā. Es viņu gribētu redzēt Tampā kopā spēlēt. Tur Hedmans ir. Atkal. Hedmans, jā. Tāpēc viņi sazina. Vai viņiem vajag vēl vienu top aizsargu? Vēl komanda, kas man liktos tādu piemērot priekš viņa, varētu būt New Yorku, es liktu. Kā, labi varianti priekš Verenski. Es domāju, ka viņš varētu vai Tampā vai New Yorkā. Tas komandas. New York. Bet, ja izvēlas vienu, tad es liktu vairāk. New York es liktu vairāk. Ja vienu, man jāpasaka komanda. Es atkal liktu uz Toronto. Jo, pieņemam, ka viņi aizmaina pretī, tur, ko viņi dod Morgan Reiliju. Vēl pāris, tur vēl kādu jauno talantu pieliek klāt, jā, draft izvēli. Jo, vajadzēs daudz ko, lai iegūtu Verenski. Jo tas tomēr ir viens no labākajiem aizsargiem, kā jau es minēju. Un šāds spēlētājs būtu ļoti noderīgs jebkurai komandai tiešām. Tāpēc arī viņam tā maksa pilnīgi noteikti ir diezgan augsta. Tā kā būs interesanti pasakot līdzi šīm spēlētājiem. Kur viņš varētu nonākt? Vai kaut kas sakāms par Verenski tev ir? Par Verenski, jā, viņš ir vienkārši ļoti, ļoti talantīgs spēlētājs. Un, manuprāt, otrs labākais aizsargs pēc Kēla Makāra. Viņa Kēla Makāra ir liekam, manuprāt, vienā. Labi, jā, Hughes arī, bet man kāpēc tās patikas, abiem spēlētājiem patīk vairāk Verenskis ar Kēla Makāru. Toronto, tiešām runāju par Toronto, es pamanīju, ka tu tas spēlētājs vēlēs redzēt Toronto, tieši tāpatās, ka es Floridā, tad tā tiešām ir komanda, kur vajag tos papildinājumus, un tas būtu labs variants. Un priekš Verenska Kolumbusa vairāk nedara. Protams, Kolumbusai tāds aizsargs ir ļoti noderīgs, bet, komanda nevar saņemt pēc beidzot tik play-offs. Ja Buffalo Sabres var tikt play-offs pēc tādām sezonām, kur vispār ir šausmas un beigas, tad Kolumbus, es nezinu, viņi nemāk sezonu noslēgt. Un es domāju, ka vaina nav bijis nekad Verenski. Tur vairākas problēmas. Tas skaidrs. Tur tie pārējie aizsargi bijuši tādi, kādi bijuši. Jā. Bet, ka tas ir Verenski, manuprāt. Ko? Jā. Ko? Nē, ja runājam par to aizsargu rangu NHL, es veiktu Makāru, Hughesu un Verenski. Man trīnieks tā izskatās. Nē, manuprāt, tas ir faktiski divnieks, Hughes ar Makāru, un tāda ir Verenskis. Un, manuprāt, tu Hughesu liec augstāk pa Verenski, vai ne? Jā. Jā. Savā topā. Okay. Es lieku, manuprāt, ir tāds lielais divnieks aizsargu ziņā. Makārs un Hughes. Tālāk jau tur Verenskis, vēl pāris augstu līmeņa aizsargi. Vēl Hedmans, protams, turpat ir vienā groziņā ar viņu liekams, manuprāt, ar Verenski attiecīgi. Kaut kā tā. Ko, ķeramies klāt futbolam, vai ne? Jā, noteikti, ka jāparunā par to, jo grupu turnīrs jau ir noslēdzies, teikt, jau sākās cīņa par titulu. Jā, Urugvaja nav tikusi tālāk, Dienvidkoreja nav tikusi tālāk, tie arī tādi lielākie pārsteigumi. Tieši no grupu turnīra viedokļa. Ar Nīderlandu, Vācija nav tikusi tālāk, vai ne? Tas arī, tas jau ir tālāk pārsteigums. Jā, tas jau izslēgšanas spēlēs, bet tu pieminēji Nīderlandes izkrišanu. Kā tev ticu liktenim? Liktenim es ticu, jā. Bet, tad klausies. 2000. Gada 29. jūnijas. Kas notiek? Nīderlande spēlē Eiropas čempionātā, tad pusfināls. Patriks Kluiverts sit soda sitienu. Attiecīgi pēcspēles šo sitienu, lai noskaidrotu uzvarētāju. Ko viņš dara? Viņš uzsit un trāpa neprecīzi bumbu, trāpa pa labo vārtu stabu. Kas notiek pirms pāris dienām? Aizvakar. Justins Kluiverts, Patrika dēls, izpilda soda sitienu pēc spēles, lai noskaidrotu uzvarētāju tajā pašā datumā pēc 26 gadiem. Ko viņš izdara? Kā viņš šķiet? Viņš uzsit tieši tāpat kā tēvs. Identiski, vienkārši pa stabu trāpa labo apakšējo. Jā, tas nav labi, tas ir tiešām liktenis. Tas ir interesanti. Tiešām
Tas kaut kas, manuprāt, neticams. Gan tavs, gan tās vienā un tajā pašā dienā vienādi netrāpā šo pendeli. Un abas reizes tas noved pie Nīderlandes izkrišanas no turnīra tālākās dalības. Tā kā, Jā, bet interesanti. kādas tev ir domas par to, kad Vācija izkrita? Es esmu šokā. Trīs vārdi. Es arī esmu šokā, un es skatījos to spēli, un vienkārši, manuprāt, Skaties? es skatījos to spēli, un man ir divas lietas, par ko es esmu tā kā, pārsteigts. Kāpēc tā notiek futbolā? Kāpēc? Pirmkārt, kāpēc vajag sist tik spēcīgu sitienu, kas lido skatītājiem pa galvu? Kāpēc? Aiz cieņas pret Gabrielu, Arsenāla aizsargu, kurš čempionu līdz finālā. Tieši tāpat tas ir kosmosā. Tas sitiens man atgādināja tieši to, kā Arsenāla pazaudēja iespēju uzvarēt UEFA čempionu titulu. Un arī tas, ka Neuers, viņš jau deva komandai otru iespēju, viņš atsargāja. Vajadzēja trāpīt tam spēlētājiem vārtos. Ja pareizi atceros, tas stūris bija brīvs, vai ne? Tur, kur viņš aizsita garām. Vai tas vārtsargs gadījumā neliec uz otru pusi? Ja pareizi atceros, tad jā. Ja es būtu laukumā, es sistu pa zemi. Nē, bet atkal, nezinu. Tur vajag jādomā. Mans novērojums, kas notiek lielā, augsta līmeņa futbolā, ir tā, ka svarīgajos brīžos tie svarīgie spēlētāji pat māk kļūtīties. Ronaldo, Messi. Par svarīgiem spēlētājiem runājot. Jā. Tātad, pieminējām Vācijas spēli. Tātad, sodu sitienu sērijā, kas notika? Tātad, pirms tam, kad izpildīja sitienu, Jonatans tā. Notika apspried, kurš šitīs? Piedāvā Goreckam, atskās, nē. Piedāvā vienu spēlētājiem, nē. Tā pieskās, es sitīšu. Un centra aizsargs, protams, nav viņam tas sitiens tik labs, bet viņš uzņēmās. Viņš bija gatavs uzņemties sevi. Viņš bija gatavs sist. Nevis tā, ka tie, kas nobijās, vienkārši nobijās. Līderi nobijās. Jā, Vācijai. Tāpēc ir tāds rezultāts. Ko var gaidīt, ja līderi nav gatavi uzņemties atbildību, nav gatavi sist svarīgos mirkļos? Ko var gaidīt no tādas komandas vispār? Labi, nav viņi gluži līderi, bet, spēlētāji, kas spēlē augstāk par centra aizsargu. Pussargs Gorecka, piemēram, jā. Viņam tas sitiens loģiski, ka ir labāks nekā Jonatanam tā, kurš pa vārtiem ir uzsits labi, ja pāris reizes savā karjerā vispār. Un tāpat, ar galvu visdrīzāk. Jā, tas gan, un kad šitā te notiek, tad tas nav labi, un Vācija jau ir tā izlase, kur, manuprāt, ar labu spēlēšanu viņi var būt viena no kandidātiem. Protams, ne jau par to, ka viņi varbūt spēlētāji ir un klubi, kas viņiem valstī ir Minhenes, Bayern, Dortmund. Jā, tur ir ko savākt. Tieši tā. Stulbajā, ka tā notiek, un aizsit tādu sitienu garām, man riktīgi atgādināja Arsenāla sitienu, kas bija izšķirošais, ka pareizi otro gadu pēc kārtas uzvarēja. Līdzīgi, tikai man liekas, tas bija drusku zemāks sitiens pār vārtiem vai garām vārtiem. Šitas bija drusku augstāk, man liekas. Jā, bet starp citu, redzēji Brazīlijas spēli pret Japānu, un vai piefiksēji, ka Ančelotī nesvinēja uzvaras vārtus? Es nepiefiksēju, ka viņš nesvinēja vārtus, bet es skatījos to spēli, jā, un bija vispār interesanta spēle ar tādā ziņā, kad Japāna uzbrukuma arī devās, un Brazīlija... Viņi ir spēcīgi, izlasi, diezgan. Viņi ir spēcīgi, jā. Stāsts tālāk, kas tur bija ar to nesenēšanu. Viņš skaidroja, kāpēc viņš to nedarīja tāda. Viņš, protams, teica, ka viņš priecājās iekšēji, jā, bet viņš redzēja pretinieku komandu, kas tur visu spēli, cīnījās. Tiešām zolīti cīnījās, jā. Viņš teica, ka labākais veids, kā cienīt savu pretinieku, ir būt pazemīgam savā augstākajā brīdī. Tāpēc arī viņš nesvinēja, tīri aiz cieņas pret pretiniekiem. Izrādīja cieņu. Gudrs vispār gājiens no profesionāla sportista. Treneri. Jā, treneri.
Kā skaidrs, es to tiešām nezināju. Kas vēl tāds interesants, ko es gribēju pastāstīt, parunāt par futbolu, bija, jā, no, kuru komandu vispār prognozēja kā uzvarētāju, jo ja iepriekš es teicu, ka tā ir Spānija, tad tagad es, ka vairāk esmu pasakojis līdz kopš tās epizodes, kur mēs runājam iepriekšējais par futbolu, tad Francija ir baigi labāk izlase, kas iet pēc tā, kad varētu uzvarēt, un Argentīna. Nu, un Anglija, manuprāt, ir. Es Angliju lieku kā tādu melno zirziņu turpinājumā. Jo viņi ir spēcīgi, bet sanāk viņiem kaut kur arī paklupt. Un, manuprāt, tas varētu būt Vācijas gadījums pat iespējams turpinājumā. Kad viņi varētu kaut kam zaudēt, tā negaidīt. Varbūt pat, es nezinu, šovakar pret ko viņi tur spēlēt pret Kongo. Jā. Es nebūtu pārsteigts, ja viņi paklups pret Kongo, bet tā nevajadzētu notikt. Jā. Tāda man prasīja, kuri, manuprāt, ir favorīti, ja? Jā. Sweet Carolina, good times never seemed so good. Redzēju to video ar Jude Bellingham. Manuprāt, Anglija ir viena no galvenajiem favorītiem. Anglija un Portugāla. Pēc iekšējām sajūtām tīri. Domā, Portugāla un Ronaldo uzvarēt varētu? Nu, vēl tici tam? Jo es atceros pagājušais teicu, vēl ir ticība. Jā. Nē, skaidrs, kā mēs tā paskatāmies, jā. Uz papīra šīs izlases nav favorīts. Favorīti ir Francija ar diktatoru Mbappé priekšgalā. Redzēju tās mēmas visas. Un arī kā viņš nosauca. Šitā. Tīri tā, vai, pasmietos vienkārši, vai ātrāk. Viņi tur visu sauc par diktatoru. Francijā tagad vispār tās visādas mēmas. Tāpēc es domāju, kā Anglija vai Portugāla uzvarēs. Pēc iekšējām sajūtām. Nē, protams, jā, kā jūs teicu, favorīti ir tur Francija, jā, izteikti diezgan teorētiski. Bet es lieku uz Portugāli vai Angliju. Šīs ir tās divas izlases, kas, manuprāt, viena no viņām noteikti uzvarēs. Manuprāt, jā. Kā būs, kas to lai zina? Futbols neprognozējams tomēr ir. Jā, var kāds ar aizsist pārvārtiem negaidīt. Jā, pilnīgi noteikti. Arī Harijs Keins, kā mēs redzējām iepriekšējā pasaules kausā, svarīgajā spēlē. Jā. Bet šodien vēl viena interesanta. Ko? Var atgādināt izlasi, pret kuru Anglija nospēlē neizšķirtu. Tur bija daudz bīstami momenties. Jā, viņa vakarā. Tur Harijam Keinam bija ļoti bīstami labi momenti tajā spēlē. Un viņš jūs nerealizēja, protams. Jā, teikšu godīgi, to spēli es neskatījos, tāpēc, ka bija jāsmigāņi, vai ne? Bet, jā. Starp citu, Zinks bija vainīgs pie viņa zaudējuma. Šamanis no Ganas. Viņš teica, ka viņš esot nobūrs Keinu. Bet viņš teica, ka viņam tagad labs turnīrs būšot, jā, tā kā es saku, Anglija uzvarēs. Ja Šamanis tā saka no Ganas, tad jātic viņam. Jo Keins teica, viņš tur dabūja vienā brīdī bumbu pie vārtiem, viņam vārtus dabūja pēkšņi milzīgi. Un galvu višā kreipt. Tu vakar skaties, vai ne, Francijas spēle, kas bija pret ko viņi spēlēja? Zviedrija. Jā, pret Mbappé sitiens pa štangu. Atceries? Jā. Tas bija vienkārši šausmas, kā netrāpīja. Žēl bija, ka viņš netrāpīja. Tas bija interesants moments. Neiesit, jā, tie epizodē. Vēl gan iesit. Ne, bet Francijai vispār tie līderi, Olisa, Mbappé un vakar man arī patīk tas... Dembelē, Duē, Barkoļā. Dembelē. Čerki. Ribots viņu sauc, vai kā viņu sauc? Rabio. Rabio. Par to pussargu. Jā, un viņš arī bija īstam tur sīts. Un tā kā viņi, man liekas, ir ļoti spēcīga izlase. Un spēles, kuras esmu redzējis, viņi ar baigo pārliecību iet uz vārtiem. Pilnībā iespējas pretiniekus. Tā kā varbūt viņiem vēl nav bijis tāds kārtīgs pārbaudījums, to es kārtīgi nezinu, bet viņi ir kandidāti. Atkarīgs kā uz to skatās. Pret spēcīgām komandām viņi jau ir spēlējuši. Pilnīgi noteikti. Nevar teikt, ka viņiem tur nav bijis nekāds pārbaudījums. Nav bijuši jāspēlē pret spēcīgām komandām. Jo Norvēģija, Senegāla. Norvēģija
atpūtināja Halandu. Halandu. Kāpēc viņi atpūtināja pret Franciju? Tas skaidrs, ka viņi jau bija tikuši, bet, manuprāt, tas nebija īstais brīdis, ka vajadzēja Halandu atpūtināt. Tam es īsti tā kā nepiekrītu. Man tāds likās vajadzēja. Varbūt, bet, Norvēģija varēja varbūt pat pacīnīties pa uzvaru, ja būtu Holandas laukumā bijis. Bet vakar viņi uzvarēja. Tā kā viss ir kārtībā. Tas galvenais, jā. Vikings soļot tālāk. Tā kā, jā. Holands kopumā normāls čaus. Galvenais viņiem prasīja pirms tās spēles pret Franciju. Kaut kāds jautājums tur bija, vai arī kas tur uzvarēs spēlē, kaut kas tāds, jā? Viņš atbild, Francija gan jau uzvarēs. Viņi ticamāk arī visu turnīru uzvarēs. Vismaz atklāt pasaka, nevis ar ko caur puķiem, tā. Es vēl esmu redzējis TikTokā ļoti daudz videoklips. Es nesaprotu, kā tas trends viņiem, tiem norvēģiem nāk, bet es pamanīju, ka pēc uzvarētām... Jā, kas tur notika? Es īsti nesaprotu, kāpēc viņi tā dara. Uzvarēja kaut kas tur norvēģiem valstī, vai kāpēc viņi tā dara? Kā tas ir cēlies, es to nepateikšu, vēsturnieks neesmu, bet, no Norvēģi kultūra jau ir saistīts. Tie vikingi, tas viss, tas iet rokā ar Norvēģiju. Tur ar Islandi arī savā ziņā, jā, bet, ar Norvēģiem arī. Tur ir tā. Tas ir, ka amerikāņi ir iesaistās šitajā. Kāpēc neiesaistīties? Jā, tas jau jautrība tikai palielina. Jā. Cīvi jābauda. Jā. Bet, pasaules kaut kopumā ļoti interesants, būs jāsako līdzi, jāturpina sekot precīzāk. Pēdējā laikā gan ir sanācis nedaudz mazāk spēles redzēt, teikšu atklāti. Ir jau tas miega bats, tā teikt, sakrājies. Jo ir grūtāk. Pirmā spēles tur mierīgi, līdz tur. Es atceros, bija viena spēļu diena, kad es tur noskatos vienu spēli. Tajā dienā bija laikam 3 naktī aptuveni. Spēle beigusies. Laikam jāiet gulēt, ne? Es izdomāju logo uztaisīt jaunu mūsu YouTube lapai 3 naktī. Un pēc tam aizmigt nevarēju. Tad jau skatījos līdz 5 futbolī. Man ir bijusi pieredze sanāk, kad Florida 2 gadus pēc kādas spēlēja finālā, te es arī skatījos tās spēles tiešraidē pa nakti, bet ko es varu pateikt, kad nākamā diena ir drausmīgi pēc sajūtām. Jā. Tā kā zombijas filmās tu jūties, un nav viegli. Var salīdzināt, jā. Ir diezgan grūti pēc tādām reizēm. Tas šeit nav tik traki. Ja normāli izguļās pēc tam, viss kārtībā. Jā. Vai tu esi redzējis, cik mums ir sakotāji tagad YouTube akauntā? Tā, ātri paskatīšos, starp citu, ja jau tu tā saki. Kaut kas interesants varbūt ir. Un 101. Tātad, klausieties, ko es minēju iepriekšējā epizodē, šīs epizodes laikā. Tātad, mums ir WhatsApp chats, tur būs 5 iespējas jums izvēlēties, ko jūs gribat redzēt uz 100 abonentu īpašo video. Un ienāciet šajā chatā, vēlreiz atgādinu, ko links aprakstā, un pievienojieties mūsu chatam, varēsiet izvēlēties, ko jūs gribat redzēt īpašajā epizodē un timer. Tas pati galvenā problēma, kad es neesmu tajā chatā. Sākārtosim visu. Procesā. Viss būs ok. Jā. Tā kā tā. Čatu plānojam izmantot kā tādu vietu, kur mēs varam dzirdēt jūsu viedokli, kā arī jūs varēsiet uzdot jautājumus nākamajām epizodēm. Ieliksim tātad postu šajā te paziņojumu čatā un varēsiet tur droši rakstīt savus jautājumus, vai ne? Jā, manuprāt, tā ir laba ideja, kad ir tāds čats, iespēja iesaistīt arī mūsu klausītājus. Tas, ka, manuprāt, padara arī interesantāk mums taisīt epizodes. Tiešām forši. Un tieši tagad vasarā, kad hokejs jau ir beidzies, tad tagad futbols ir. Bet futbols jau drīz beigsies, tā kā kaut ko jums vajadzēs. Drīz 19. jūlijā. Tev vairāk kā 2 nedēļas. Labi, jā, šodien 1. jūlijas skaidrs, jā. Paigi ātri iet vasaru, klausies, mēnesis jau pagājis. Jā, mēnesis pagājis. Futbols paigi daudz. Jā. Pagaidām. Labi. Nebija jau tāda vasaras sajūta man personīgi, jo tur 2 nedēļas bija iebrauc uz mēģinājumiem priekš izvaiduma.
Tā kā vasaras sajūta nesākās ar 1. jūniju gluži, ka var tur gulēt mājās un atpūsties, jā. Dzīve ir brīvība, tā teikt, jā. Man bija Nebija tā. savādāk. Es Jā. varēju atpūsties, bet baigi lietus līja. Tā bija problēma, ka līja lietus. Tas traucēja. Tā jau viss bija forši. Bet Jā, vēl 2 nu es- mēneši priekšā. Jā, un 9. klasē man pabeigt, nu viss kārtībā, dzīve ir skaista. Jā, man 10. pabeigta, tā ka viss forši. Jā, nu ko, esam parunājuši par vairākām interesantām tēmām, un tiekamies nākamajās reizēs. Tā. Jā, čau visiem!